Tēma ir Siemens programma loģiska kontrole, un tieši kāpēc Siemens, kā Egils teica, mums katedra ir pieejami tieši Siemens ražotie tātad kontrolieri. Tad šajā bildē var redzēt, ka sistēmas, kas balstīs uz programmu loģisku kontroli, var būt diezgan sarežģīti, kur sastāv no vairākiem elementiem, bet tajā paša gadījumā viņi var sastāvēt arī no viena elementa. Tātad sākam par definīciju, kas vispār ir tas programmējums loģiskais kontrolieris. Tas ir vairākas definīcijas, bet populārāk no tām, ka ir PLK ir uz mikroprocesoru bazēta veidot vadības ierīce, kas saistīja automātikas vadības schēmas, kuras agrāk tika būvētas izmantojot relējus. Tā arī ir iekārta, kas sastāv no noteikta skaita un funkcionalitātes blokiem, kuriem katrs ir savs uzdevums PLK darbības nodrošināšana. Un PLK ir moderna vadības ierīce, kuru pielietojums pašlaik attīstās un paplašinās. Un, teiksim, šobrīd tas iekārtas tiek pielietotas vairākas ražošanas, teiksim, sākot no kaut kādas pienas ražošanas, citas ražošanas, kā arī tiek pielietotas, teiksim, luksoforu kontrolēšanu, to gaismiņu pārslēgšanu, kā arī, piemēram, tiltu pacelšanu un palaišanas, var pielietot PLK. Tātad parasti viņus iedala pēc izpildījuma. Tātad ir kompakta vienkorpusa PLK, ir PLK ar operatora paneli un blokveida moduļa tipa PLK. Tad šajā bildē var redzēt kompaktu vienkorpusu PLK, kas arī paņem tātad līdzi. Šī tāda viņš izskatās, tas ir Siemens PLK, es parādīšu, viņš izskatās. Tātad nākamais veids ir tā saucamie OPLC, kur klāt šitam modelim ir pievienots tas grafiskais panelis, kur visi tie parametri arī atspoguļot uzreiz uz grafiskā panelīti, un tā arī kalpo kā vadības panelis, kur spiežot pogas, mēs vadam to visu mūsu vadības sistēmu. Un tad trešais veids ir tāds diezgan liels, ir moduļa tipa PLK, kuram galvenā iega ir tāda, ka mēs varam paplašināt, teiksim, to moduļus pievienojot klāt, jebkādus, kādus mēs gribam, teiksim, palielinot to ieju, izēju skaitu, un arī citas. Bet neskatoties uz to, teiksim, veidu, tas ir vienkorpusa vai moduļu tipa PLK, viņam visam ir vienādas pamatu komponentus, un tie parasti sastāv no procesora, atmiņas bloka, ieju, izēju bloka un barošanas bloka. Un te katram elementam ir savas funkcijas, piemēram, atmiņas bloks glaba mūsu visu lietojumu programmu. Un, teiksim, jo lielāka ir tā atmiņa, jo sarežģītāku programmu mēs varam uztaisīt. Kā arī, teiksim, atmiņa var kalpot par datu glabāšanu. Teiksim, jo lielāka atmiņa, jo vairāk datu mēs varam tajā saglabāt. Ieju izēju bloks, kas skaidrs no, teiksim, nosaukuma, ir atbildīgs par to, cik daudz iekārtu mēs varam pieslēgt mūsu sistēmai. Parasti, teiksim, šitie laikam bija 8 ieejas un izējas, bet pievienojot, teiksim, citus blokus, mēs varam palielināt to skaitu. Nu, barošanas bloks, protams, kalpo par barošanu. Tātad, kā es jau minēju, tēma ir Siemens PLK un mūsu fakultāte, katedra, nezinu, ir pieejami tātad sekojošie komplekti un sekojošas iekārtas. Pirmais tāda ir Simatica 7200 komplekts, un tagad jūs arī redzat to 224 laikam procesoru. Tātad šī tāda veida ir arī nākamās paudzes S7300 komplekti. Pēc būtības viņš ir bišķi jaudīgāks ar lielāku atmiņu, bet patiesībā ar viņu var izpildīt tās pašas darbības, kā uz iepriekšēju. Un arī ir papildu bloki, ar kuras palīdzību var, teiksim, paplašināt mūsu iespējas, piemēram, tādi bloki kā GPRS, TCP/IP un, teiksim, webbloks. Es arī paņēmu tātad parādīt vienu tā saucamu komunikācijas procesoru, kurš kalpo par web moduli, kur var pieslēgt parastu Ethernet kabelīti, un izmantojot šitādu blociņu, mēs varam pieslēgties mūsu sistēmai arī attālināt. Mēs pieslēgties nevis pie datora, bet pa taisni pie mūsu sistēmas. Tātad vēl mums ir pieejami grafiski paneli, tā saucamie HMI, Human Machine Interface. Kā es jau minēju, tie ir vajadzīgi, lai mēs varētu vadīt mūsu sistēmu nevis no programmas puses, bet uzreiz izmantojot šito paneli, spiežot podziņas, iepriekš, protams, ieprogrammējot to ar vajadzīgām funkcijām. Kā arī uz šīta ekrāna var atspoguļot mūsu procesoru gaitu, teiksim, atspoguļot vairākus parametrus, kā pašu temperatūru, zīmēt uzreiz visādus grafikus, kā arī ievietojot papildu pogas. Runājot tātad par deviem, jeb par sensoriem,
Mums ir pieejami gan spiediena deve, ar kuras palīdzību var mērīt spiedienu, gan arī temperatūras deve, kā es jau minēju savu iepriekšējā prezentācijā. Mēs pašlaik šitos pielietojam bišu ziemotavā mērot temperatūru. Vēl tādas te nepierakstīju, ir arī pieejami, teiksim, svari, motoriņi, ar kuras palīdzību var arī paeksperimentēt, patrenēties, teiksim, rakstot programmas un arī tādas eksperimentālas sistēmas veidojot. Tā tehniska bāze ir diezgan plaša, ar kuras palīdzību var, teiksim, mācīties un veidot visādas sistēmas. Protams, lai izveidot to visu vadību sistēmu, ir nepieciešama tā saucama lietojuma programma, un tā ir nepieciešama procesoram, kuru viņš izpilda soli pa solim. Un, protams, to kontroleru var programmēt un atkārtot pārprogrammēt izmantojot datoru, parastu datoru, kur ir uzinstalēt speciālas software, speciālas programmas. Un arī ir nepieciešama zināšanas, speciāla programmēšanas valoda, jeb kontroleru programmēšanas valoda. Ir 3 pamatvalodas, tātad ir tā saucama LED kapņu diagramma valoda, ir FBD funkcionāla bloku valoda un arī statement list, jeb strukturēta teksta valoda. Bet tas nav, teiksim, svarīgi, kura valoda mēs rakstam, jo parasti programmēšanas tajā vidē var viegli pārkonvertēt un paiet no vienas valodas uz otru. Tā kā kas, kuram ir viegli, to valodu var arī pielietot. Tad, kā es jau teicu, lai rakstītas programmas, mums arī pieejama tā sistēmas programmatūra, jeb sistēmas programmas ir visādi paketi, teiksim, pamatpaketes, lai programmētu to kontrolieru, lai rakstītu programmas priekš tiem paneļiem grafiskiem. Tā. Kā arī ir pieejama literatūra, lai to vieglāk tā kā apgūtu, būtu vienkāršāk tas apgūšanas process. Pārsvar ir viens autors, tāds Hans Bergers, un tad vairākas grāmatas gan par katru valodu atsevišķi, gan par to Siemens automātikas kopumā.